Labi, paldies, kuri atbriduši. Vēl brīni. Jā, nu visādi izaicinājumi ir, tamā ikdīnā boltoki, palākoki. Taču viņi orā baltīs, bet parunāsim par palāko. Ar Andri, ka sākam runāt par, par sacīju, ka ir ideja, ka varētu pastāstīt par salīkamo dzelzbetonu. I tad Andris pīdāvā datumus. I, 14. februārs ir labs datums. Labs datums. I, tad vajadzēja kaut kādu drusku provokatīvu nosaukumu. I tikam pie palākos mīlestības. Palākajai tam, ka betons jau nosaka tū palākumu, kas ir tāda betona standarta krosa. Īspējams, gan arī citās krosās jau davot. Bet mīlestība, mīlestība tāpat jau katrs no mums vismaz kaut kādu laika pūsmu, es domāju, ka ir dzīvojis kaut kādā moji, kas ir vismaz daļai būvota no betona. Līdz ar to, te ikdīna mums, katra sāta jau ir foršai, rada kaut kādas pateikamas atmiņas. Tad mums arī katram ir tie sava kaut kāda mīlestība arī pret betonu bezreižāk. Cik no jums dzīvoja betona sātā? Ir betona. Tātad visi, gandrīz vai visi ir, ja vēl īskaita kaut kādus laikus, kas ir kaut kad pagotņī bijuši, tad es nedzīvoju tā betona sātā, bet kaut kādus eisus laika plūsmus esmu kūpmītņos dzīvojis, gan pēc tam arī porcelāna bija gan Kīgeļu, bet tāpat betons bija klots stovēja nosacēti. I tie mīlestība. Man tie mīlestība gan bija drusku vīnu breidi ļoti tāda dziļoka. Īspējams, jā, ka man ikdīna bija, itī bija mani kolēģi kaut kādus 5 gadus. Tie ir salīkamo dzelzbetona rūpnīca, sauksim jau par Pīreigu. Tad bija ar visi sokūt, no tīm, kas betonē, līdz, nezinu, kas pasilta, kas voda, kas, visi te bija tādas, sporta spēles, laikam iekšējos, tad visi svīda sapuris gaisā. Bet jā, pats es esmu tātad pabeidzis Reigas Tehniskajā universitātī būvniecības fakultāti ar kvalifikāciju inženieris, kaut kādus 5 gadus līdz tātad mēta pīzasacā, respektīvi tātad pirms 8 gadiem, tad es beidžu strādāt. Tā apmēram. Jā. Tad, kā mēs tikam pie to, kas mēs tā apliek slējās, tad, protams, valdības nosacēja to politiku, tā kā valsts porcelāna būvēta mums laikos, tad, pasūtāt tos nosacēti bija. Tad ja arī nosacēja, pasūtīja muziku nosacēti. Tad, ja tu Ļeņina laikus mēs baigi napīdzējām par to, ka tie bija neatkarība, tad jau Staļina laikus mēs drusku tī beigas sajūtam. I drusku tos Staļina arhitektūras ir, Rāzekņā arī ir aiz gora, tos sātas var uzskatīt, ka brauks un atbraucošanas alējas uz goru, tad neaizagrīsīs pa kreisi uz goru, bet drusku uz priekšu. I tad pa labi ir tādas dzeltenas 2 stovu ar balkoņiem. Tos ir Staļina laiku ākas. Arī. Jā, bet, respektīvi ļoti maz, ja mēs tā, proporcionāli salīdzinājam, tad tādu, vismaz dzīvojamajā fondā ir ļoti maz tāda laika āku. Bet, tātad tie Staļinā socās ļoti intensīva industrializācija, tad rados rūpnieces, rados vajadzība dzīvot, bet jām, tā kā uzskastas joprojām bija, ka ir vajadzīgs celt, tādas šikas ākas, kas tā kā tu padomju savienības atspoguļoja varenību, nav tādas, nav vienkārši kastītes, bet tādas, kuras ir ar kaut kādu cālumu i eleganci. I tā tas turpinājās, līdz jū nomaiņāja. Kurš šīs rindā goja Hruščovs, kurš, jau vairāku gadu, principā, garumā
var sacēt, ka lobēja tū, ka mēs gan attiekam uz priekšu ar cilvēki dzīvoja trokus apstākļos, ar mazim uz cilvēku ļoti maz kvadrātmetri, ka kaut ko jodara. Tad drusku precīzāk, tad par jū bija drusku toļāk. I tad pēc tam go Leonids Brežņevs, kurš atkal drusku, viņš neaizgo projām no tos Hruščova laika būvēm, bet drusku pīškīra, pacēļojos augstākas, nosacēt īlika kaut kādus liftus iertiebai, bet, idejas, ka neaizgo ļoti toļi arī tos pašus Hruščova laika idejas. I Hruščovs tad arī radēja tū ideju par mikrorajonu plānojumu pilsētos. Tagad tas viss, kas nosacēti arī Rēzekni ir vairāk vai mazāk veidojis, ir vairāk vai mazāk no tiem lēmumiem, likumiem un lēmumiem, kur pieņems Hruščovs, arī radījis tas viss ir. Tātad itos ir Staļina laika ākas, tie pa kreisi ir ļoti leidzēga, tad tādus, kādas arī bija tenāk tepat Rēzeknī. Tie, kas pa labi ir pirmo salīkamo dzelzbetona āka, bet tie arī bija ļoti darbī tilpēga par to, ka tos visus šīvis tāpat tika apdarinotas ar dekoriem, gan horizontālos, gan vertikālos, ja tāpat tas palika ļoti darbī tilpēgs process. Nav tā, ka tikai salīci jāšravai viss, tāpat bija tā dekoru uzvilkšana, veidošana. Itām ākam arī Staļina laikā, kur tā, ka jūs bija mos, tad, principā, vienīgīs, kas varēja pie jūs tikt, ir, tāds, kam ir blats, vai, kaut kāds tī partijas, blats, tikai vienīgi. Tad Hruščovs, atgo Hruščovs, soka, tad bija tāda visa viņa bezceltnieku konference, kuris pašos beigos uzastojās. I tad jau viss soka labēt, tū ideju, ka mēs ejam tā, ka nepareizā virzīnī, ka mēs porok, daudz laika veltam, tādam niansam, bet mēs tā, ka narodam tūs, nosacīti kvadrātmetrus dzīvojumās platības. Tad vēl laikam kaut kas pa vidu bija, i tad 55. gadā, tad bija rezolūcija, par, pormierībām gan projektēšanā, gan celtniecībā, kas nosacēja, ka vajag atmest visu līku, atstājam tikai, lai tas būtu funkcionāli pītiekams dzīvē, i tādas arī būvējām. Tad arī bija metu konkursi uz tiem projektiem, tas jau bija, i arī tas pasaka, ka jojūt stipri otrāk ar celtniecības industrializāciju, tas nozīmē, tāda zaļo gaisma arī tiem pašam salīkumā dzelzbetona konstrukcijām, kas ir otrāk izbūvējamas, mazāks ir napīzīšams darbas spēks, ir tīpaši būvlaukumā. Tieksim, ja tev vāga no kīgeļiem salikt tū sīnu, tas ir ļoti ilgi. Tev vāga tev uz tū kvadrātmetru tamā būvlaukumā aiziet stipri lielākas stundas, nekā ka tev atved gatavu tū dzelzbetona izstrādājumu, uzlīk jū, aizšavoji, viss tas ir tā, ka jau gatava sīna. I arī, es gan nezinu, kā mēs tie propaganda tā, bija domāta, bet es atradu tādu labu fragmentu, ka bija tie reklāma nosacēti tiem kompaktiem maziem dzīvokļiem, ka vecie dzīvokļi, lai pagatavotu boršu, vajadzēja noiet 500 sūļus, a mazajā virtuvī, kas ir 5,6 kvadrātmetri, tev viss ir tie pat rūkas stīpiņa attolumā. Līdz ar to bija arī kaut kāds reklāma arī tamus laikos. Es gan, tā kā cilvēki tā pati troki dzīvoja, es domāju, ka viņam baigi to navajadzēja, bija arī par tiem 5,6 kvadrātmetriem virtuvis arī bija baigi priecīgi. Tas tad ir Hruščova laika produkts, tad jodzies gan kā, pa kreisi ir tū, ko mēs saucam par Hruščovku, pa labi ir Vācijas Lietuvīšu projekts, bet tas Vācijas Lietuvīšu projekts atgo palielam uz Rēzekni 70. gadā. Tā, ka, tas jau bija, nav visai strauji, bet, tos Hruščovkas pīpeļdā Rēzekni diezgan daudz, radīja daudziem cilvēkiem dzīvojumos platības.
Droši vien viens no tiem iemesliem, par ko cik labi aizgoti Rēzeknē, moš dēļ tam arī kavējās. Tātad saliekama dzelzbetona nīšana bija ķīgeļu ražošana, kas diezgan labi tiem arī goja. Iespējams, ka tas arī bija tas viens no iemesliem, dēļ kam tika mūrētas tos ķīgeļu Hruščovkas. I druscieni mēs arī nepareizi saucam, tad Andris Leidza Kartiņš ir paņēmis, kur tos Hruščovkas jau Krīvijā, tad sauc visus Hruščova laika projektu ākas. Arī tas vecīs lietuvīšu projekts principā ir Hruščovka. Tātad tas nav tīši vīna tie sērija. Starp citu, tie Hruščovka, kas ir mūsu Hruščovka, jie tika būvēta tikai Baltijas valstos, laikam drusku Ukrainā. Tā kā bija tāda diezgan lokāls projekts, laikam jau projektā Igauni, ja nezamaldos. Vai vismaz kādu paveidim. Lietuvīšu starp citu, tad arī projektā lietuvīši. Tad. I latvīši pēc tam projektā, ja. Labi, tad palikam pie kastētām, pēc tam atgoja viens ar kuplom uzacām onkuļus, es sacīju, vāk, mēs te kaut kādu ūdzeņi, un es tomēr tad zolīts bija, gribēju kaut ko vairāk tā kā kūšoku, baigi neaizgoja prūjam, bet, tos ākas, kas goja pēc Hruščova laikam, tāpat, nebija jau baigos tāds slavs liecīns tamā atšķirībā, bet, tāpat pazarodījās vairāk kaut kādi elementi, kas drusku tū palākumu padarāja, redz, ir zaļa krosa, ir sarkana krosa, jau ir kaut kādas, kas drusku ir krosu saspieļā, arī tas pats 103. projekts bija drusku jau atvārtoks kaut kādām modifikācijām, tāds nebija jau vairs gluži tāda kastēta. Interesanti par 603 vai 467, teiksim, Rēzeknē 467 projekts. Es bija principā identisks ar to 602. Vienīgo atšķirība bija tātad ražošanas īspējas. Tāpat, kā redz arī 103. Tātad ar sarkaniem ķīgeļu elementiem i baltiem betona paneļiem, tas paneļa augstums bija 1,30 m, respektīvi salīdzinoši šaurs. Ja tu gribi saražot vīnu paneļa, tā kā ir bildītā 602. serijā, tev jau vāga to veidni jau divreiz augstāku. Attiecīgi, ja tev visa tie rūpnieci ir paredzēta tādiem šauriem paneļiem, arī, kas bija lietuvīšu projektam, tad tu esi tāda nav rīlī, tev tie, nezinu, sīnas jojauc, visi galdi joportēs, tas droši vien arī kavēja tos 602. serijas ienākšanu Rēzeknē i, principā, visur citur izņemot Reigu. Tos bija sērijas. Vai bija seņāk pašā sokumā, tam bija nozīmē, i nosacēja stovu skaitu i vēl kočku, bet pēc tam tas aizgoja... Stovu skaits parasti bija dūmu sēņa cipars. Nā, man te liekas, es bija no sokuma pašam pirmam sērijam, bet tas bija, reāli, tas viss izčabēja pašā sokumā. Man te liekas, ka bija, būtu, 103. piemēram, sērijā būtu 300, 105. Tā, muldu tā, 105. būtu 500. Bet, tas viss pazuda tad, kad tu sēriju bija tik daudz, ka jau vairs nebija iespējams. Krīvijā arī bija ar dažādas tos burtu arī kombinācijas, tā, ka tas ir tikai palielam... Ja arī tī sēriju nosaukumi arī tī savā starpā arī drusku jaucās. Ja pieraksta 407 veitraņā kaut kas, tad tas ir jau pavisam cits kaut kas. Tī ir... Jā, lai nanūplūstu plāņi, tad visu taisē līdzīgu. Respektīvi, tas tāds... Tie modernizācijas liecīns bija salīdzinoši nelels, ākas palika augstākas, tas īpaši uz Reigu atsatīcās, bet, tā nekas, teiksim, tāds diži natika izmaināts. Tad, ja mēs veramies Rēzeknes kontekstā, tad, citējot nesen izdotu gromatu, tad 46. gadā uz vienu cilvēku bija tikai 4 kvadrātmetri dzīvojamās platības, kas ir, gulta ir 2 kvadrātmetri, tev ir vēl viena gulta, kur tu, montes tur jāstājas. Labi, tas ir tā kā uz visiem ģimenes lūcekļiem, bet, tāpat te šaurēba bija, baigi troka.
Skaidrs, ka tu sekmēji, tātad 44. gadā bija, nu, te palido kaut kādi bumbvedēji, kas nu, diezgan noslaucā, nu, visu, ko kam viņi varētu ropēt. Nu, pēc bumbošanas socās gan industrializācija, gan tātad plūda cilvēki uz pilsētu gribētu strādāt. Kolhozi, nu, labi, tas Rāzaknis kontekstā man šeit nā, bet arī tas tāpat paprasīja kaut kādu āku būvniecību, nu, pogostu, sauksim uz tā, nu, kas arī radīja kaut kādus lūdzi uz ražošanu. Īplūda kaut kādi vīstrodnīki, nu, sadraudzīgu uz Tautu Republiku, kas tāpat go kūpa ar ražošanas attīstību. Nu, jā, komunālo dzīve bija, nu, tī 4 kvadratmetri, skaidrs, ka tas nebija, ka tī 4 kvadratmetri ir atsevišķs dzīvoklis, tas bija, nu, tev bija 4 kvadratmetri kūpa ar, nu, nezinu, vēl cik citiem cilvēkiem. Nu, tātad tie problēma bija ļoti lola. I tos, nu, ja Stalina laikā tos ākas, ja jostiņāk ir, nezinu, tī laikam bija pie gora kaut kādas 4, nu, vēl te kaut kādas, nu, respektīvi, tas pilnīgi neko dzīvī nemaina. Nu, ja īdeve tikai kaut kādiem partijas lūcekļiem, kas bija, nezinu, pensionējušies militāristi, tad, nu, apmēram. Nu, jā, nu, tī dzīvokļi apmēram beidzās, ja visi pārējie arī turpinot dzīvot uz 4 kvadratmetros. Nu, labi, bija kaut kāda mazu sāku būvniecība, bet, nu, tas bija neatbilstoši tam, kas nosaktu vajadzību. Nu, jā. Tātad, kas bija pirms to salīkamo dzelzbetona ēras, nu, bija Kīgeļi, skaidrs, jā, no tos pašus Stalina ākas, tātad arī tī, kas, nu, nezinu, privātīs sektors, cik tī varā, droši vien kūka porsvarā bija, tad, nu, Kīgeļi bija, nu, tāds ejušākīs lolāku āku būvniecības materiāls. Nu, arī daudz to vākas tapa, bet, nu, tad, teiksim, tī porsaguma paneļi tī tapa. Nu, bija, ja varētu sacīt, ka bija salīkamo dzelzbetona elementi, bija tam apakšajā bildī redzamas tādas TV sejas, bija, bet bija tāda apjomā, ka nosacīt ir ar rūkam ceļami, nu, nav vienam cilvēkam, bet, nu, ka jū var ar rūku kaut kā īmoņēt. Nu, jā, kūks bija attīcīgi, gan, nu, ja mēs Kīgeļu ākam veramies, tad vecam bija gan starpstovu porsagumi, nu, gan jumta konstrukcijas tā. Bija arī šikākam tad metāls bija, kur metālu izmantoja gan, nezinu, kaut kādiem kopņu laidiem vai porsagumiem, arī tī pašiem tad ar līkot metālas īsi, tad ar vēl vam aizpildūt, ar Kīgeļu vēl vam aizpildūt spraugas. Bet, nu, tātad porsvarā jau bija Kīgeļs i kūks, un metāls jau bija, nu, tādam naudīgākam lītom. I tie ir bildi no Rāzaknis, ja, no Kīgeļu ražošanas. Nu, ko ražoja Kīgeļus, ja tu silikāta, zināt? Jā, smilts i kaļkis, jā. Nu, tādas smilti sajaucot ar kaļki, nu, sasmalcinot no sākumā, tad ar presi saspīžot. Tad stūmi iekšā tīņāk bija tātad autoklāvi, kur zem spīdīņa, nu, kaut kādos, nezinu, 200 laikam grādus, tad jūs tī pasildījā, tad sauktīs tas pats silikāts izšķēda drusku, ja tad izveidoja tu salapa nosacīti stingrāks. Nu, arī tad kaļka reakcija pēc tam turpinojās arī, nu, jām stovot tā kā ar pīsēstot CO2. Bet, nu, jā, nu, tātad tie būvniecība īpriekš, pirms to salīkamā bija vienkārši lāna. Tie bija problēma, bija vajadzēja ļoti daudz darba spēka. Nu, dēļ tam arī tī āku būvniecības tempi bija lāni. Tātad, nu, ja mēs runājam par salīkamu dzelzbetonu, tad, nu, tad ir trīs komponentis, ir salīkams, dzeļs i betons. Nu, tad betons ir tas pirmīs. Betons ir pirmīs, nu, nezinu, kāds gan jau, ka visi vismaz ir sveci turējuši pie kaut kāda betona maisīšanas, jaukšanas apmēram, nu, jauši, kas tas ir. Bet, nu, tātad tas pamatā sastāv, nu, svarīgākais droši ir cements.
Korektāk jau droši vien būtu sākt par Portland cementu, bet tātad cements jū ražoja no kaļķakmens i mola, samaļot jū. Tad, pēc tam bija bilde no ražotnes, tātad tādā cilindriskā garā krosnī, tātad jū palalam 1500 laikam grādu temperatūrā tā kā uzcepot jū. Tad veidojās tas saukties cementa klinkers, tad jū samaļot, pīvīnojot drusku tī gipsi, vēl moš kaut ko drusku, i tad sajūt tas, kas ir mīsim, nezinu, senukajā maisā nūpierkams. Tas ir cements. Cementu raģāja, Portland cementu raģāja apmēram 1850. Drusku pirms gadā. Tie arī nosacēti eksperimentējot viņas anglisis, laikam, bija, kas vēlāk porzaceļās iz Vociju. Bet, arī kaut kādi eksperimentējot ar ko varētu darēt, kaut kādā tī eksperimenta rezultātā jām sagoja monta. Tad, kaut kādā jau 1880 kaut kādā gadā jau radās tos rotējušos krosnis, tā kā cementa ražošanai. I tad jau pamazam aizgoja kaut kādi, nezinu, 30. gadā, 1930. ir, nezinu, tāds Hoovera dambis, kas ir, jau lola betona, teiksim, konstrukcija, kas prasa gan, ne tikai vienkārši uzcelt mojiņi, bet arī, viņš ir 200 metru augsts starp klintam, prasa ne tikai izdomāt, kā tu betonu īlīt, bet arī, atrasināt citas lītas, kā deformācijas, temperatūram ir tādas. Respektīvi, tas liecīns bija diezgan strauši, jau sajūt, ka 50 gadu laikā tos rotējušos krosnis līdz tādām konstrukcijām. Tad viens ir cements, otrs ir pildvīla, kas ir, ko parasti granitipīber vai dolomīta škembes. Tad ražotnis Latvijā pārsvarā izmantoja dolomīta škembes dažādos frakcijos. Dolomīta miltus arī izmantoja, kas ir ļoti, dolomīta milti ir smalka dolomīta frakcija. Un tad gatavojot betonu, tātad cements apliek visam daļiņam. Teiksim, ja būs tikai ļoti smalkas visas daļiņas, tad ļoti daudz cementa vajadzētu, lai katra te nosacēti smilšu graudiņš, viss spētu apliek ar cementa daļiņam. Dēļ tam ļoti svarīgi ir pareizs tas granulometriskīs sastāvs, respektīvi, cik ir lolūs, cik pēc tam ir drusku mozoku, cik ir vēl mozoku, un tā, lai, teiksim, ka salīdz lolūs tos klucēšus, lai pēc tam nokušīs izmārš aizpilda jau tos spraudzenis, ja tad nokušīs vēl tos spraudzenis, ja, teiksim, tad, tādu ļoti labu tū struktūru var panākt ar pareizā granulometrisko sastāvā tū pildvīlu, respektīvi škembam Latvijas gadījumā. Drusku jūdņas jopīļai, tad cements cīte hidratācija, tie saustās, tad reaģēšana ar jūdņi. Ja īpriekš tādos myurievos bija kaļķis bija saistvīla, tad kaļķim jūdņas bija tikai, lai davotu plastiskumu, tai masai, lai jau var izstrādāt. Bet tad tie reakcija notika reaģējot ar ugļuskopu gāzi no gaisa. Līdz ar to bija ļoti lāna. Bet tad ir svarīgi, ir vajadzīgs laiks, lai sacītēji, ir vajadzīgs rīvpis vajadzīgs, tātad betonam, tāds normāls cītēšanas apstākļi ir jābūt 100% mitrumam, tad es tā, nav tā, ka tu vari līt virsē vienkārši no šlanga jūdiņa, bet tad ir jābūt, nezinu, lai iegūtu labu betonu, tad jābūt jām apsektam vai jāmitrinēt pēc laika, lai es tā kā visu laiku būtu pīsātināts ar jūdiņīs, varētu notikt tas hidratācijas process. Augšskolā man mocāja, ka betona cītība ir atkarīga, es tā neatceros, vai 1000 vai 10 000 lītom. Sakot, i tom īpriekš minētām līdz arī, kādas tu dūmas domāju, tad, kad tu jūļē. Tad tas ir betons, tu pazīstat. Ite ir brūcāņi, ite krosnis ir ite
Itie brīvno cauruļa, ja ir drusku tā slēpumā, vairāk cilvēku augumā, ja lānai grīžās. Nu, tad arī tos daļiņas, nu, tas iz augšu ir, laikam, priekšsildātojs, bet pa lielam tad tos daļiņas itamā golā tad īber tū, nu, maisījumu tātad tū, kas taps par cementu. Lānai rotējūt tākie uz priekšu, nu, vēļās tākie drusku tas slēpums, tad lānai rotējūt. Pamazam vēļās iz priekšu, nu, tā jau apdedzināja. Nu, pēc tam tīņok ir vēl gara linija, kad ir malšanas procesi, vēl pīvīnošanas ir tā, bet, nu, tad, ja tie krosnis ir, nu, tāda, ja saki krosnis, tad tie vajag neaizavērās pēc krosnis, tā, nosacēt, jā. Nu, jā, tad otrais sadaļa, ja pirmīs bija betons, tad mēs ir dzeļs, dzeļs betons, tad betons ir fantastisks materiāls, bet tam ir viena problēma. Nu, tad ir spīde, ir stīpe. Spīde ir tad, kad tu, nu, uzkop kaut ko virsā, ja ir spīde, ar stīpe ir, nu, tad, tu mēģināji kaut ko raut. Nu, tā, nu, tādu, ja teiksim, betonam tie attīcības starp stīpi un spīdi ir apmēram 10 reizes, nu, tad, ja mēs tu pašu tāraudu apskatām, tad jām tie attīcība ir 1:1,2, nu, respektīvi, tie attīcība ļoti vienāda. Ka visam, nu, kas ir poršarā jau problēmas ar tom līgtām konstrukcijām, līgtai konstrukcijai, nu, tad ir seja kaut kāda, seju līdzūt, tad augšējā daļa sejai, nu, ja porgriešu tā par pusi, tad augšējā daļa tiek spīsta, apakšējā daļa tiek stīpta. Nu, tīši dēļ tam, tad ir tie konstrukcija, nu, ja vienkārši taisnu betona klucīlīs, mēģinās jau kaut ko uzlikt virsā, tad uzreižāk bijis itāds rezultāts. Ja īlīk stīgrojumu, tad stīgrojums paņem tū stīpis sprīgumus, bet spīdi uzņem betons ļoti labi. Plaisas, tie uzzīmētas plaisas, bet plaisas ir arī nosacīti normāls betona konstrukcija jau parodība. Vienīgo atšķirība ir, ka jos ir pīļaujamas ļoti mazas. Nu, tad ar aci redzamas vēl drusku ir pīļaujamas, bet, nu, jau līdz robežai. Vēl ir tāds trešīs iedzīns, kas arī sadalīkumos dzelzbetona konstrukcijas tiek izmantots, ir uzsprīgtas dzelzbetona konstrukcijas, kaut tas tāraudā, nu, trosis izmantoja, senāk arī tos pašus stīgrojumus tīņus izmantoja, ka jūs uzsprīdza, tī bija gan senāk izmantoja tādu nu, karsēju, tad jūs sakarsēja, izastīpējas, tad jūs nofiksēja galūs, tad īļā betonu. Nu, tā nav izmantoja tādu mehānisku uzsprīgšanu ar tādam, nu, presi, sauksim jau par presi, nezinu, jā. Nu, jā, nu, tad izmantoja tādu tāraudu, ja alternatīvas ir kaut kādas niansētos vītos, izmantoja gan arī narūsiešu tāraudu, ja tas nesanu škārsoja, piemēram, mūsdīnos izmantoja. Tad tumos laikos, par kuriem mēs tā pamatējam, tad tī neizmanto narūsiešu tāraudu, bet tā vītos, kas šķērsoja siltumizolācijas sloni, parasti izmantoja narūsiešu tāraudu. Nu, par to, ka es tākie, nu, kondensātā ceļā tākie nasabūja laika gaitā. Nu, ja kaut kādos eksperimentālos ražošanos izmanto arī kaut kādu šķīdru stīgrojumu, bet, nu, tas pagaidām ir, nu, gan dārgi, gan nu, tie industrija nav attīstīta, lai spētu nodrošināt būvniecības pieprasījumu. Nu, teiksim, ūglekļa šķīdru arī izmantoja, bet jau izmantoja tad kaut kādos specifiskos remontā, nu, gadījumos jau kā, nu, ja salīdzinoši arī dārgi attīcīgi, nu, tad tikai, kur jau tu nav arī, nezinu, kaut kā mīkošāk tik galā, tad jau izmantoja. Tātad, nu, tad mēs esam pie dzelzbetona tikuši. Nu, tad pirmī, jā, tad dzelzbetons arī, nu, tie pirmī rodās diezgan agri. Nu, okay, bija tā napasciešu, kur. Īspējams, ka mums arī Vosī, tad bija pirmo dzelzbetona āta, kā man tā līkas, arī bija 1800 kaut kāds beigas. Bet, nu, ja bija nosacīti dzelzbetona, ja mēs pēc mūsdīnu normatīviem runātu, tad tas stīgrojuma daudzums bija, nu, tāds formāls, vairāk nekā funkcionāls.
Nu, jā, izmantoja arī tādas šķīdras, nu, kas ir tāds dispersijas stīgrojums. Nu, tas arī plaši to neizmantoja, bet nu, kaut kādos greidu konstrukcijos tā vēl māca izmantot. Jos ir gan tārāda to pašu, gan stikla šķīdras, gan visādas tos mazos tuneļiem jau izmantoja. Nu, bet tas ir tādos niansētos vīdos. Nu jā, tad par salīkamam dzelzbetona konstrukcijām. Principā visu moji, kas ir arī tas pats vecīs lītavīšu projekts, par kuru šodien drusku vairāk parunāsim, tad, ja visa, tī gan bija improvizācijas par tēmu, bet, principā visu to vāku var saražot rūpniecā, atvest i salikt būvlaukumā. I visu salīkot tādiem ar krānu ceļamiem elementiem. Būvlaukumā tikai savienojot attīcīgos šīvis. Improvizācija bija, tad bija teorētiski arī starpsīnes, teiksim, visas no dzelzbetona taisē, bet jos arī attīcīgi, vai tie rūpnieca nespēja, teiksim, kaut ko pīgodot, ja tad jos tika kaut kādas vītas tika aizstātas ar tiem pašiem ķīgeļiem vai ar Reģipšas kaut kur arī konstrukcijas vītam izmantoja, bet tas ļoti tā variāja. Bet, principā, visu to vāku, arī jumtā to pašu augšējo kloju mēdz izgatavot betona, salīkamo dzelzbetona konstrukcijām. Tātad visu to moju, ko redzam, varētu ar pors niansam izgatavot rūpniecā, jo atvesti salikt. Kurīs izmanījās, kas ir tas elementi, kas guļ? Nā. Kāds variants? Diezgan lausis sait beigās. Tātad salīk, un tādus kūpā, kas varētu sait? Nā, itī bija puču pūdi. Itu vēl, tad, kad es strodoju tīņāk, tad spīķeru tamā kvartālā tika rekonstrukcijā veiktai, tad pasūtā tādus, pēc itiem napascēsi, ka ir, tas, kas ir, bet salīkot kūpā, tad rodos tādi, sauksim jūs par vidis elementiem. Jā. Ir, teiksim, ir tādas jau ir forši, tādas pilsētas vidis, ka tu vari drūši izjūti, sēdēti ar skrituļdieļi, nosacīti nobraukt, jau pa lielam nekas nenotiek. Kas ir, es jau tāpat dzēvī visu ko pieredzēs. Tā kā es beigās, moši arī kūkus daļi īstoļ, es neatceros, es neesmu nogos, jā, ka tā nezavērās. Bet, bija tādi. Respektīvi, ar to es gribēju parādīt, ka saražot jau var, principā, respektīvi, jebkū, ko pēc tam var aizvest, salikt kūpā. Respektīvi, tos konstrukcijas var būt ļoti dažādas. Es arī tādus dekoratīvus elementus uzsēdus tika ražoti arī LU, ākai, tā dabaziņotņu Turņa kalnā. Tad ir tādi, mēs jūs par Iksim saucam, bet dekoratīvos stiklojumam priekšā tādas dekoratīvos betona konstrukcijas jūs arī tika ražotas, ja tāpat gaisā montētas, bija. Respektīvi, var visu, ko saražot var visu, ko, ka tik ir īspējami jau pēc tam aizvesti salikt. Tas salīkamos dzelzbetona konstrukcijas mēs mīts, protams, padomju laikiem, kad tī bija zbornai železobetonnai konstrukcija, bet tad tā mūsdienās jau būtu jolītoja, ka tos ir, mēs 15. gadā tātad esam porgojuši uz, ja mēs tātad tie projektēšanas ir būvniecības visu dokumentācija līdz 15. gadam bija, par dzelzbetonu runājot, tad bija snipi, kas bija padomju laiku produkcija, arī LBNs palielam bija tikai iztulkotas tos pašus normas. Tad 15. gada ir tikai paņemti eirokodi, un tad mēs būtu jolītai prīkās, kas būtu īpriekš saražotas vai īpriekš īlītas konstrukcijas vai kaut kā drusku citā. Bet, protams, tas tikai tā.
kā, nu, ir porkaps, nūsara gan porga otrok, nekā 15. gadā jau, es domāju, kaut kādā 2008. Īspējams jau visi arī tāpat līto Latviju eiro kodus vairāk vai mazāk, kas arī bija pīļaujami par to, ka bija Eiropā lītojumā. Nu jā, i tad tos sākas var skrīt, ka tas ir filmas, populāras filmas fragments par skrīnošam ēkam. Ja arī iepriekš bija, tad arī tas, kad tas arhitekts staigāja pa kabinetiem, tad katrā vītā jam nūrauš, ka nu, ir uzņēmies nosacēti to Staļina laika kaut kādu āku, i tad staigāja pa visiem kabinetiem, i katrā kabinetā jam tī kādu tūrneti nūrauš, vēl tī kaut ko nūrauša, beigās sajūt, nu, tāda kantaina arhitektūras forma. Nu jā, tad par dzeivi. Par dzeivi Rēzeknī, tad bija dzelzbetona rūpnīca. Teritorijā, daļēji tad ir īlikta, it ir Maksima, itis ir tātad Gaisa tilts, it ir naftas produktu glabātava, jā. Tad visai tie teritorijā vairāk vai mazāk bija dzelzbetona rūpnīcai pakortota. I, tie ākas, protams, bija ļoti, ne tikai, teiksim, arī tam aprakstā redzams, ka arī gatavoja arī pīmini arī zāgmateriālus i kīgeļus, lai gan nezinu par tiem kīgeļiem. Varbūt arī tenāk bija tie ražošana. Teiksim, tamā, tātad 67. gadā apsavīnoja, bija Andris maš paleidzās, tad bija Rēzeknis dzelzbetona ražošanas rūpnīca, i bija Rēzeknis būvmat... Ķieģeļu. Sākumā bija dzelzbetona ķieģeļi, divi ražotnes, kas beigās būs apsavīno... Bet bija vēl būvmaterija... I apsavīno... Ai, tad jūs porsauca. Nu jā. Tātad, jā, bet arī tenāk vēl 67. tātad tīk apvīnoti, bet 63. arī raksta, ka jau ražoja kīgeļus. Nezinu, varbūt ir kaut kādas nianses. Varbūt arī to sāku bija diezgan daudz teritorijā, īspējams, ka arī bija arī kīgeļu ražošanas kapacitāte. Par to it baigi neraksta. Jā, tad par to pieaugumu, ja 55. gadā tad bija tie pavieļa, ka vāga gāzēt ar tādu unifikāciju i salīkumu dzelzbetona konstrukcijām, tad 60. gadā tātad mēnesī, īspējams, tas arī bija labs mēnesis, es nezinu, ja jau par to rakstāja avīzī, možda tas bija labīs mēnesis, kad bija tī 1100 kubikmetri dzelzbetona konstrukciju izgatavoti. Īspējams, tas bija labs, bet jau pēc 15 gadiem tad jau tas apjoms bija, tad raizes 5 raizes loloks, tad tas kopinājums bija diezgan otrs. Jā, 70. gadā bija pirmo salīkumā dzelzbetona āka Rēzeknī, tā ka, tas bija kortīgi īgāzāts tas viss. Jā, tad man ir apmēram kaut kāds minējums, ka varētu notikt tī darbi. Tā ražošanas process. Bet, te ir mana interpretācija. Tāda, nosacēti. Itis orta foto ir laikam 2000 gadu, 2003 moš, kaut kāds, kas bija pirmīs krosainīs, kos paņem tā, lai moš labāk varētu saprast. Tad idejiski ite laikam ir Maksima ir kaut kur ite laikam, varētu tā būt, ja tilts soca. Jā, ite ir ībrauktava, tad Maksima ir kaut kur tenāk laikam, jā. Tad ražošanas process tenāk bija tādi, kas būs vēlāk redzami, pagamošas varu, tums. Tātad ir silosi, tī, kas bija tādi, kā grūdu tvertnis, kas bija tenāk ir tātad tvertnis, kur glaboja visdriežāk cementu. Īspējams vēl arī kaut kādus tos pašus dolomīta, miltus, kaut kādus materiālus, kuriem varētu kaitēt mitrums tādā tīšā ītekmī. Ite pa vidu drēžāk bija škemba kaut kāda atvešana, nūkraušanas vīta, i tad tev stīra bija tas augstīs, tad itis ir betonmasklas, visdrēžāk bija, ko pēc tam pa bildam pazavērsim.
Nu, i tad, teiksim, pa konvejeriem, tad pie konvejeri, tad gan no škembam te goja konvejers, kas apmēram itā uz to betonu mezglu pīgodoja tos škembes, gan arī no tiem silasiem, arī tāpat droši vien pa to pašu konvejeri arī tika pacelts uz betonu mezglu. Itī tad varētu būt tie pamatā ražošanas āka, nu, itī es nezinu, vai office kaut kāds, vai, nu, nezinu, tāda šaurā, ražošana īsti man liekas nevarā. Nu, jā. Nu, i tad teņāk ir tātad gatavos produkcijas noliktava. Tos visas ākas, kas apliek, īskaitot itos, itī arī, tad ir kaut kādas visdrīzāk noliktavas, tātad teņāk bija arī tie metāla apstrāde baigi vajadzīga tā ražošanas procesā par to, ka vējiņi tapa, ja mūsdīnās jūs vairāk vai mazāk gatavoja no saplokšņa, tad timos laikos, principā, bija matinoti, nu, pēc tam bildi redzams, redzēs. I tad arī stīgrojuma gatavošanas kaut kādas droši cehi bija, nu, attīcīgi materiālu glabāšanas noliktavas. Nu, tos ākas visas tātad diezgan daudz bija vajadzīgas arī, teiksim, lai nodrošinātu to, nu, nav tīšu ražošanas procesu, bet, nu, tos visus apliek darbeņus, kas notika toļāk. I te bija rūkets, kas saucās metro, jā. Es nenomainīju burtu. Nu, jā, itu bildi mēs redzējām, te ir gan tāds gaiss. Nu, jā, tad ir tas betona mazglis, kuru pa augšu itā pa to konvejeru uzīt gan, nu, tātad, gan saistvīla, gan pildvīla, ja, gan škembes. Itamā breidī, nu, man arī drusku tamās bildēs vienmēr ir viegli izpēpēt, kas kur ir, bet, nu, visdrīzāk itas tad palika tā kā sīnas apšūtas, itas tapa par to ražošanas cehu arī, kas stovā, nu, līdz pādņām dīnam nosacēti. Bet arī vēl ir slīžu krāņi, kas pēc tam laikam uz seju krāņiem porgoja. Nu, arī tad itī porsaguma plātnis gatavos. Laikam porsvarā, nezinu, porēti nevar atpazēt īsti, kas ir. Nu jā, tad īspējams, ka itī ražošana sāka, tad visdrīzāk bija itī, kas vienkārši tika apšūt ar visu kū, kas bija tā izaver. Nu, tāds diezgan sajauktu materiālu apšuvums. Nā, strodo. Nā, nu, itis jau ir nūrīts, bet, nu, principā uzplaukuma laikā tieši tāpat arī izavēra, nu, tikai nebija apbruts, nu, jā, tad itī ir tie administrācijas daļas sīna, itis ir augstīs turts un betona mezglis. Itī tad attīcīgi škembes savati par konvejeru, istī brauc, apliek apīti, tad tropē uz tū betona mezglu. Nu, itenāk ir tad silasi, itī grūdi. Itī varētu būt svieršanas kaut kāda pieņemšanas punkts, nu, nezinu, teorētiski itī var pēc konvejera arī, kas varētu tā, ka saukšu tad padūt, vai, nu, drusku arī, nu, nav cik viegli tad noprastu visu, kā tas notika, bet, nu, tad saku, ka drūši, ka itī bija tas tāda jūdiņa jūtīgūs materiālu uzglabāšana, tas bija betona mazglis, tie bija ražošana sāka, jā, nu, tad tas ir diezgan skaidrs, ka itīši padeva, īspējams, ka arī īkšā vēl kaut kāds konvejeris bija, kas ceņāk no bedris kaut kāds citēžāk padeva, nu, tik grūši tā pascēt. Nu, jā, itī ir tad laikam senāka drusku bilde, nu, ja tie ir pēc tīm atstatumiem, tad itī silos ir joprojām, nu, kur itī grūdi tad ir redzami. Acīm redzot, tūp vēl tikai tas konvejers uz betona mazglu. I visdrīzāk tad ražošanas tie āka tūp kaut kur teņāk. Nu, tie āka tad laikam tika nojaukta. Nu, tā, var saprast. Nezinu, nu, tā. Nu, i tad te apliek ir daudz visādu, nezinu, nu, ļoti daudz bija āku visādu, kas bija, nu, tad noliktavas kaut kādas metāla apstrādes, nu, kur tika gatavotas lītas dēļ ražošanas vajadzībām. Labi, tā ir tad Vācijas lītuvīšu projekts. Pirmo āka soka celtīs Jaunie īlā, kas tamā breidī bija jauna, Blaumaņa īlā. I interesanti ir tas, ka jū ražoja navis te vītējis dzelzbetona kombināts, bet gan vedējus no Reigas.
Nav īsti ziņu, kurš bija tas breids, kad jau soka tu ražošanu porimt vītējo ražotņa, bet, nu, tad pirmos, nu, principā pirmos divus laikam, tad vīna pēc otras soka celtīs, tad, nu, tos tika no Reigas vestas. Nu, droši vien ar vilcīni te arī nav baigo problēma. Jā, vēta porkrauni i tā. Nu, attīcīgi 70. laikam soka, 71. laikam tie jau soka voktīs īkšā pirmajā vecajā lītuvīšu projektā. Nu jā, tad bilde no 71. gada. Avīzis, kaut kādas avīzis droši vien par vokšanos īkšā. Nu, ir arī, nav gluži mūsdienas, Google Maps bija 14. gada bilde, bet, nu, apmēram tāpat arī šodien. Te gan ļoti centīgi bija puču audzētoji, bet, nu, maš nav vairs tik labi, bet, nu, idejas, ka jau nekas nav mainījis. Nu, tā, ka ja stovē, tā pati stov balkoņam pors dekori ir pazarodījuši dažādos krosos, bet, nu, tā, kopumā jau, nu, nekas nav mainījis. Jā, nu, ja runāju par lītuvīšu projektu, tad es te saliku tā, ka, nu, kūos viņi var jau atrast visas tā, ka ākas, kas ir vecīs lītuvīšu projekts. Ir interesanti, ka, nu, ja itamā daļā ir klasisks lītuvīšu projekts, nu, tātad itēts, nu, tātad viss ir salīkamā dzelzbetona, gan golasīnas, gan viss. Te ir lītuvīšu projekts, tad, nu, ja mēs runājam par tad nāceros aiz augšskolas, ka tamā rajonā bija. Aiz augšskolas arī laikam bija tērs. Bet tad itī divi rajoni, kas ir, nu, aiz Lidla nezinu, kā jau nosaukt. Pie Pentagonā, jā. Arī te Buharestī. Tātad jūs bija, nu, tā, ka modificētas ar 103. seriju kūpā. Nu, ka ite apakšējā bildī, tad ite vecīs lītuvīšu projekts, nu, ite beidzās. Golasīna jau ir nav salīkamā dzelzbetona, bet kīgeļu. I tad socās jau 103. serija, kas aizpilda tā, ka, nu, it vīna, gar vīnu īlu, tad uz stīvra ir 103. Tā, ka savīnojušies elements, i tad gar otru īlu, tad pēc 90 grādiem pazagrīžotīs atkal socās vecīs lītuvīšu projekts. Nu, tad kaut kā nu, tā, nezinu. Nu, droši vien pilsētu plānotāji tā izdomāja, ka, nu, vajadzētu kaut kā vīnot noslēgtus tūs apbūvis laukumus, nu, tad tādus arī veidoja. Jā. Nu, jā, tad ir diezgan rāsīgi, tad ir diezgan daudz. 103. sērija ir vienīgā, kas ļauj tur taisīt kaut kādus pagriezījumus, līkumus. Jā. Ar to varētu drusku pazaspēlēties. Es nezinu, tūs kīgeļus, tad uz drēšāk no Lūdis sūtā. Citu reizi te laikam Latvijai, nu, varbūt arī no kaut kādas sadraudzības valsts, cik pat, nezinu. Bet, nu, tātad teņok sarežģītāks ražošanas process tādus tā naražoja. Nu jā, bet tātad kopumā, nu, tu sāku diezgan napīfiksiju skaitu. Arī Vipingā tie vīna izskatās ļoti, tī gan nebija balkonu, laikam nebija Vipingā tā sātē, bet, nu, es izdevēju ļoti pēc veco lītuvīšu projekta. Tātad, nu, kopā, nu, tā procentuāli grīvši mums pascēl, bet, nu, kaut kādi 40% mums daudz jau, mazāk, daudz hrušoku, daudz, nu, nezinu, nu, 20% noteikti Rāzaknī, tad ir pie minimums vecīs lītuvīšu projekts. Nu, jā, tad bilde švaka par to, ka tas ir 103. sērija. Bet, nu, es te nebija. Ite ir Rāzakne, nu, grīvši pasēt, kura tīši tie vīti ir. Varianti ir daudz, nezinu, varbūt kāds pēc garažas vienīgīs var atpazēt. Nezinu. Jā, galvenais, ka garaža bija, nu, īspējams, ka teņok ite izēja pēc Hrušova ākas, tad īspējams, tie garaža bija komplektā ar Hrušovku. Tad, nu, īspējams, ka jā, tas bija jaunu apbūvis daļa, kur tā kā aizgoja,
Может, Ziemeļrēnā tas varētu būt arī tie pati. Nu, kas jūs zina. Kas jūs zina, bet tā bija stos par būvlaukumu. Nu, itādēļ ir brigāde. Ja? Tad tī, kas tad montēja paņeļus, ir labākie celtnieki. Tātad, ja? Viņas ir matanotojis pēc Maskavas sprīžūdi. Kā izstrādoja? Tātad visā Padomju Savienības laikā būvniecība bija sakārtota albumos. Nu, ka tev ir tādi A3 formātā, nu, nezinu, burtnieca, mēkstu lopu burtnieca, kur ir, nu, tad attīcīgi, piemēram, ja tas ir būvlaukumā, tad tev ir visi fasādes plāni, mazgli, grīzumi, nu, viss, kas tev, teiksim, atsacīsies uz būvlaukuma darbiem. Nu, tad, piemēram, ja mēs izdomājam, ka mēs esam, teiksim, būvnieki, mēs vajadzētu pasūtīt paneļi, kas saucās NS2 stvētriņa 1A, kas ir naružnaja stенка 2 stvētriņa 1A. Te mums laikos ļoti patika им pīvīnot, nu tā, ka ja NS2 paneļs ir bez izgrīzumiem, vienkārši taisnas kantains, tad NS2A ir ar balkona izgrīzumu, a NS2A ir ar balkona izgrīzumu otrā pusē simetriski. Nu, respektīvi, lika navas, ka tas ir, nu, normāli vienkārši nokušīs nosaukums, bet, nu, pīvīnojot, nu, ka tas ir modernizētīs nu, tāds pēc paņeļas tikai ar izmaiņām. Iemesls tam varētu būt vienkārši ir veidņi, kurus mēs pēc breitiņa redzēsim. I tad, teiksim, ja pazarodos tos balkona durovus, tad jau vienkārši tamā veidņi ir joīdīgi papildus elements, kas veidos durvju ailu. I, nu, varbūt vēl kaut kādas īlīgamos detaļas dēļ balkona stiprināšanas. Bet tas orējas gabarits tad paliek, nu, tīši tāds pats, kā tam NS2 paneļam. Tad, nu, tātad ir pēc tam arī pēc toļok specifikācijas lopojot, mēs meklējam, kur ir NS2 paneļs, mēs atrūdam, ka mēs ir, nezinu, otrā stovā mēs būvējam, mēs māk 12 gobalus tādus. Tad mēs apmēram zvonam iz rūpnieci, sakam, at nokušā dīnā, mēs māga, nu, labi, 12 reiz droši visus navajadzēs. Bet, nu, tad siltam attīcīgi tūs paneļus, tenjokiem ir gan cik sver, izmāri, nu, tad kaut ko arī var pakontrolēt, vai ēstīs vai nā. Tad rūpneicā attīcīgi, ja, tas, kas pīņem tū zvonu, tam atkal, nu, labi, tas tā kā jābūt saražotam, bet, nu, pīņemsim, ka tad es saprotu, ka joražoj, pīņemsim, ka pēc nedēļas vāga navas reit, tad es atkal jām tādu pat rasījumu siejamu, škirvaļi, meklēju, vot, vāk mīsim NS2 1A paneļi, es atrūdu, redz geometriju, tad sokti pa mozam lasēt, teiksim, kādas tos elementi ir vajadzīgi, lai jau varētu saražot. Ite gan jāpiebilst, ka es neatradu Latvijai tādas, ka ražoja par to, ka tas ir ar vatis pildījumu. Īspējams, ka tādus izmantoja, nu, tādus arktiskos apgabalus, taņāk ir keramzīt, bet tas siltumizolācijas slānis, sauksim to tā. Nu jā, tad, nu, jūs zina geometriju, tad jūs meklēja veidni. Tī veidni bija, nu, tad metāla tad nosacīti kaste ar atlūkomiem sona, nu, bortiem. Jā, īkšā tad arī lika, piemēram, ja tīvāk lūgi tīm nebija, tikai, nu, tad no sona tāds īdziļinājums, kaut kāds vajadzīgs, teiksim, tad tī lika kaut kādas kastes īkšā. Nu, tā ir redzams, ka stīgroja, nu, līk īkšā stīgrojumu. Nu, labi, tas nav gluži tāda sīna, bet, nu, ite jau tad ir skots pēc atveidņošanas, bet arī tas nav tāds, bet tas ir visas to augstumā paņēlis, bet, nu, idejas, ka tāds arī betona klucis, kūti izvilka pēc tam orā no to veidņa.
Nu, tad arī, teiksim, vērās, ot, ir tas izgrīzums, nu, priekš durovam. Tur ievērās, ir mazglis, ir detaļa 19, detaļa 12. Tad es tamā pat albumā raun toļoku slopu taidu i taidu. Apseverās, keidas jam jāsataisa tī fāzētis, keidam jābūt tam gola nūbeigumam. Nu, kas, nu, teiksim, mūsdīnu tamā rasjāmu, nu, tā, tos rasjāmus, kā gatavoja, tad tam liejējam nosacēti, tad jam īdot pilnu siemu, kas parasti ir kaut kādas 2 vai 3 lapas, nu, kur tu visu tā, visi tev ir gan geometrijā, gan mazglīdoti, gan, nu, stīgrojums attīcīgi, nu, tā kā visu tu, nu, tev nav vajag meklēt pa gromatu, teiksim, tieši kurstēt, nu, nu, protams, tamā laikā arī tā kā bija diezgan unificēti, tad diezgan maz bija tā, ka, nu, ja tu zini, ka tīņāk ir balkona durovas, tad tu visdrēžāk zini, ka tam molā ir jābūt tīši itaidai, nekā citādu mēs tam naražējam vispār, ka taidu. Nu, tad bija mazāk tos īspējas arī kaut ko kļūdētīs. Bet, nu, mūsdīnos tā, ka tos geometrijas tī var mainētīs, nezinu, vienā panelī varbūt vairāk, ja tī kaut kādas nianses, tad, nu, tā kā liek vienkārši uz vienas lapas, lai būtu mazāk kļūdu. Jā, nu jā, tad arī tamā pat lapā ir tad stīgrojuma specifikācija, ko atkal, nu, visdrēžāk tas bija kaut kāds cits, nu jā, ja tamā karti, kuras īzēm jau, kur ir ražošanas zona, tad visdrēžāk tu armaturu stīgrojumu gatavoja kaut kur kādā no tam bloku sākumu, īspējams. Nu, tad tī arī sasīn izgatavoja tīšu itādu tū stīgrojuma sītu. Viņam arī tad attīcīgi ir sava specifikācija, kādas jām tī stīgras josalīja kūpā vīna pildrus, lai saietu tāds, ka pīprasa tam elementam. Ļoti interesanti ir, ka, nu, tātad, ja bija NS2 elements, tas ir NS2 1A pīpsim, tad stīgrojuma sīts pa lelam nazamainos par to, ka teņāk vienkārši liek pīzēmi, ka stiežņi vyrizēts pa mestu. Nu, tātad tu caurumu, ja tā ir pat uz veidņa, nav tī stīgrotoji, ja beigos itas stīgrojuma sīts būs tīši tāds pats, kā tam paneļam, kurīs ir vienkārši bez izgrīzumiem. Bet ja tāpat uztaisīja atsevišku rasjāmu, ielika, ka tīņāk stiežņi vyrizēts pa mestu. Nu, kas, nu, tā, interesanti, bet fakts. Nu jā, tad, ja te bija vatis izolācija, tad attīcīgi var arī nurodīt atsevišķi, kādi tev gabali jāsagrīž katrā vīteņā. Nu, tad tu zini, kādi tev katrs no tiem gabaleņiem pa vidu jāsalīk. Pēc tam mēs iziesim tū procedūru, kā ī drusku ļāja, tad, lai saprastu, kā ī secībā goja. Bet, nu, tad itamā lapā tad ir visas lītes, kuras ir tā, kā jāsalīk tamā elementā īkšā. I tad arī tepat blokus, tad ir kaut kādas īlīkamos detaļas tā pašam, lai pīmetinātu kaut ko, tad bija tādas īlīkamo detaļa, kas ir metāla lūksņa ar pīmetinātam stīgrojuma, tam aušam, sauksim aušam, asti vai aušam, bet, nu, lūksne, kurai ir pīmetināts, kas īzabetonējās īkšā, tad stīgru, tādi goli. Nu, lai es turētos, ja pēc tam, ja teņāk, tad mēs veramies, tad visdrēžāk pie ito tika matinātas balkona margas. Nu, tad itī, kas ir sonos, itos gan ir cilpas, jo savstarpēji tika savienoti viens ar otru elements. Nu, i tad itī caurumi, tad ir, kur balkons tika stiprināts. Nu, ja augšā tad ir attīcīgi, itos ir pacelšanas cilpas, bet 4, vai 3, es atcevinājos. 3. Nu, 3 bija, acīm redzot 3, jā, nu tā ir būtu. Nu jā, tad itamā lapā tad ir rāds visu, kas jāsalīk, i tad mēģināja tā arī izpildēt. Mēs labāk nepaņemam. Tātad, ita ļoti schematiski, jā. Itas ir tātad sadēsats veidnis, un tas palākīs. Nu, kas arī bija tas, poršarā bija tas palākī, nu, metāla tātad torējis, un iespējams, ka īkšējā daļā arī tika likti kaut kādi. Es domāju, ka arī metāla bija tos īkšējos daļas visdrēžot.
ka viss bija no metāla, dēļ tam arī tie metāla apstrādes tī cehi arī bija tāpat blokus bija. Nu jā, i tad tika īlīts pirmīs tas slons, ir ielikts tīgrojums, kā te redzēt, nu te ir bildi ir gan jaunūs laiku, te ir saplaukšņā veidi, bet, nu, tad te ir stīgrojums ielikts, tad īlietu pirmo sloni, kas ir, nu, tā kā leidz tai vatei. Es nezinu, kā tad mūsu laikos tī bija vai nebija, bet, nu, tā izmantoja tādus ir leji mūsdīnās uz lolim metāla goldim, kuriem iekšā ir tad vibrators, nu, elektromotora ar ekscentrisku, nu jā, vibrators. Tātad vibrators, kuru drusku īslēdzot, tad visu to goldu, tad roda tam goldam vibrācijas, i tad viss tas, nu, tā kā betons forši nozeblīvēja, i, nu, palīk, tad tie oreo mala, kas būs redzama, ir, nu, forša leidzana gluda, tāda, kad jābūt. Tad lika tā, ka siltumizolācijas tās plāksnes, kas, nu, tad itūs paneļu gadījumā, kas teņok mūsim tika ražoti, tad tas bija vienkoši, ka īļāja keramsīt betona kortu. Bet nav panikas. Tātad seņok, tad, ja tas bija ar vati, tad izmanto tādus starp tom vatis pūsmeņiem atstojas spraugas, kur jī īļāja, gan saka, ka vīglu, bet es gan nezinu, kā tas dzēvi izapaudās, bet, nu, tātad tas bija stīgrojums, kas savīnoja, nu, ka ir orejā kortā, ir betona, nu, tāds, ka korta īkšējā. Nu, ja mēs kā sīna veramies, tad orsīna ir betons, īkšīna ir betons, pa vidu tad ir tas izolācijas korta. Ja lai tos sloņu savā starpā saturētu, tad izmantoja tādus vienkoši kā vīglu betona pūsmeņi, kura ir ielikt iekšā armatūra, kas savīnoja tu oreju armatūru ar iekšēju armatūru. Mūsdīnās atkal izmantoja tieši tos narūsjaušā tārādajos, tad es sauc par diagonālu saitam, kuras, nu, arī kajos nu, nezinu, var sacēt, ka īmārts tamā betonā, kas ir pirmos kortis, bet īboks tīkšā tamā pirmos kortis betonā. Tad attīcīgi lejūt ūtrū kortu, ir izleidusi orpus tos siltumizolācijas, tad ūtrū kortu lejūt, tad arī tas betons arī jūs azakersīs, tad obi sloņi tā kā bijis, nu, turēsīs kopā. I ceļot nabīs problēmu, i pēc tam arī eksploatācijas laikā. Jā, tad salīk. Nu jā, te jau ir tie otros kortes līšana, tad mūsdīnās porsvarā tos orsīnas taisa nasūšos, i tas īkšējais betonas slons ir ievērojami bīzāks. Nu, ar atsevišķiem izņēmumiem, ja jūs taisa, nu, kaut kā tas karkasā, kam varbūt, ka tas īkšējais arī ir gana plons. Bet, nu, tad arī ir, nu, arī ir nosacīt īlīkamo detaļa, kas, tas ir laikam Zvīdrijas tirga produkcijiem tādus, jo tad būvlaukumā jau montēja uz izlaistas stīgris, nu, tā kā uzļēņ virsā uz to stīgris, ja pēc tam to dulbumu aizlēja cīt ar betonu, tā jau tā kā nodrošinot pret porzevītošanu. Nu jā, ja tāpat, ja tu īļauj, tad izslēdz vibratorijas, atkal vēlreiz visu, nu, respektīvi, netiek gaidāts kameras acītās tie apakšējo korta, tā kā, nu, tas viss notiek, nu, ražošanā, ir tāda sīna, katru dienu tiek noimta no golda. Nu, tad tas nav tā, ka es īļauju, tad gaida, nezinu, nedēļas. Ievērojot pareizi tu betona sastovu, arī tī mūsdīnos tie goldi tiek apsildēti, nu, tad speciāli uzceļ augstāko temperatūru, lai tie betona cītiešanas reakcijā notiktu otrāk. I tad, nu, var panākt to, ka tu katru dienu vari tā, ka, nu, vīnu sīnu saražot, noimt nost, i jau tad līk nokušu. Kad goldu jūs ražot nebija? Padaudz. Nu, vienkārši saprašanai, vai tas ir viens golds vai nu, 20 kaut kādi
kaut kādi, nu, respektīvi arī te jau vairāk vai mazāk redz to goldu, kas ir pacelta stāvoklī. Nu, arī ir, nu, tā kā īspēja pacelt, lai būtu vīgļāk atveidot. Par to, ka, nu, es nezinu, tūs veidņus īspējams, kas bija padomju laikos, tad īspējams, ka jūs pošus pagozēja uz augšu ar visu to metāla, nu, visu metāla konstrukciju, bet, nu, droši vien, ka nebija tādu, ka es tā kā pazaceltos. Bet vienkārši, ja to sīnu celtu, es pacelšu un es cilpam no guļu stāvokļa, tad, nu, visdrīzāk jūs abūjotu. Nu, tad jau būtu joties baigi daudz jotērē, gan stīgrojumā, gan visa ko cita, lai jūs spātu pacelt, nu, tāda, ka es ir īlīts uz to vertikālo pozīciju. Nu, tad, respektīvi, tam goldam ir gan vibrators iekšā, gan apsildis caurulis, gan jām ir hidraulika, lai varētu jau pacelt, nu, tādā negluži vertikālā stāvoklī, bet, nu, 70 grādus kēdus varētu pacelt. Nu, tad attiecīgi jau atveidņoja. Nu jā, tad bildi arī ir saplākšņā veidņi, arī tīši dēļ lūgiem kaut kādiem. Tad, nu, tas, nu, te ir, ja tos sīnes, kas bija veciem lītuvīšu projektam, bija tad pašnesūšas, nesūšos sīnes bija iekšējos, nu, škārs sīnes, sauksim jūs tā. Tad, nu, itī, kuriem ir cik bīza tie iekšējo korta, tad tie arī nesūši ir tī fasādes elementi. Bet tas arī mainījās atkarīgs no to sērijas projekta, tad kura sīna bija nesūša, kura nenasūša. Bet jā, nu, itī arī paņēļ, tam arī, teiksim, tik ļoti ploņi bija, nu, ka itī bija, nezinu, ja mēs aizbraucam, tad, kur te bija mazglas 50 cm, 40 mm, atcevainās. 54 cm, nu, kas ir ļoti maz. Nu, tad vēl attiecīgi dažiem pēc tam uzņēsja virsā tu dekoratīvu apmetumu. Ja tos bija flīzis, tad visdrīzāk jos lika veidņi no sokuma. I tad ļāja virsā tā kā tu betona pirmo kortu. Nu, ja jūs bija ar dekoratīvām flīzēm klauts. Nu, jā. Nu, apmetumu pēc tam, nu, tu nav arī jū tā, īlīt, jā. Nu, visdrīzāk tie bija tad ar pilšanu, ja pēc tam puiti virsā. Tā, jā. Nu, jā, tad goldi veidņi. Nu, jā, itis ir, nu, moderno Grostaunas īla Reiga. Tad, nu, principā elementi jau ir tīši tī poši. Nu, nav jau, ir tas pats, nezinu, ir balkons, ir elements ar balkona durovam. Nu, teiksim, nekas jau tī tā strauji nav mainījis. Nu, īspējams, ka lūgi palikuši loloki tā, bet, nu, tehnologiski tas process, nu, ja arī siltumizolācija ir, nu, nav var salīdzināt ar to, kad bija lītuvīšu projektam. Nu jā, tad par porsaguma plātņam tad sensenos laikus bija tā ļāja uz tādos vienkārši veidņi. Bija tādi, es nezinu, bija metāla vai plasmas, nu, respektīvi, ir iekšā ir tādi cilindri, kurus, nu, tā kā īļā betonu, i tad rotējot jūs vilka orā. Nu, respektīvi, uztaisa tādu, ka tamā bildi, arī tos bildis ir no Rāzeknis, tad uztaisa tādu, tā kā ir veidnis gotovs, ir ielikti tī cilindris, cik tī 8 goboli itamā gadījumā īļē betonu, droši nuvibrēja, ir tāds gana droši stingris, vai nugaidīja kaut kādu laiku, vai arī jūs visu laiku pakopeniski grīze, bet idejas, ka tad vilka orā, nu, itūs plasmasas, nu, vai metāla, vai plasmasas, vai metāla droši pasciet nevaru, bet jūs tad uz vīnu golu tā kā vilka orā. Tad bildī pa labi ir, nu, it arī redz, kur itī tīvī goli, tad tas ir itis golis, uz kuru nevalk orā, tas, kur bija rasnī goli, uz tū golu jūs vilka orā. Tā ir tāda atšķirība. Tad mūsdīnos, tad tas ir mūsdīnu līnijā, kur tas betons ir tāds sausāks, jau formēja ar itādu mašinu, vienkārši īber naukšas
betonu. I tad es aiz sevi lānai brauc. Nu, it arī tos tātad ir trosis nūstīptas, it ir īpriekš uzspriegta konstrukcija elements. Tātad itas ir trosis vienkārši, citas tīgrojuma nav, tikai trosis uzspriegtas obūs galūs. Tātad, ir 100 pori metru tie līnija, tad vienā galā ir renkurs, otrā galā ir renkurs, i vienkārši starp tiem diviem menkuriem ir nūstīptas trosis. Tad uzliek virsā itādu mašinu, i tad, ja lānai braucot, ja bija rīkšā betonu, i tad es ar šnekiem tādiem, tā kā spīšu kūpā to betonu, i pēc jo paliek itāds te laukumeņš. Tāds elements. Lai jū tā kā elementam ir jābūt kaut kādam garumam, tad itas fonā ir zočs, kas ir vienkārši liela dimanta ripa, kurā jū, tev vāk 5 metru elementu, tu nogrīz 5 metrus. Tev vāga, 7 metrus, tu nogrīz 7 metrus. It arī, teiksim, ja arī ir atsevišķi pacelšanas cilpas īstrodotas, arī kaut kādus caurumus, tad arī parasti svaigā betonā jūs izveidoja. Tu grīšanu veids jau kā ir sacīties. Bet visus kaut kādus dūbumus, nišus, caurumus, i tādus, tad vienkārši paņem ar lopstu, nosacīt izcierstamā svaigajā betonā, i tad tas ir pēc tam caurums izmantojams. Tad, itī, respektīvi, bija nesaspringtīm, tad ir īrūbežots tas laidams, kāds tas var būt, respektīvi, garums, kādu jūs var nosekt. Tad itiem uzspringtiem tas garums, ar kādu var nosekt, ir stipri garoks, arī tie ražošanas process ir stipri otrāks, nevar salīdzināt. Bet, tik arī tā golā. Tad te būs drusku par defektiem. Padomju Savienībā bija tas tāds narratīvs, ka labi ir tad, ko tu otru izdari. Kur visur... Jā, kas raizam pavilka arī kaut kādas, kaut kas aizmirstas, kaut kas, nasait, tā, saisi, tā. Bet tad mēs jau arī starpbrīdī drusku runājam par tātad valsts ekonomikas ministrija, laikam bija tie, kas pasūtīja sēriju veidā mojam tātad apsekojumus. I tad kola valītūs savienojumā mazglus, tā kā vērtīts, cik tie ir korozijas procesi, tā kā cik dziļi, vai jāsaka, mēs stipri uzatraukties par kaut kādam, švakam lītam tīvā nākotnē. Pa lielām secinājums bija tāds, ka nav cik švaki. Visur tī, kuri atkola vaļī. Te var redzēt, teiksim, tas viss bija iekšā betonā. Viņš ir atklāts vaļī. Protams, ir kaut kādas korozijas pazīmes, bet jos ir nosacīti virspusējis. I tāda sokuma stadija, principā, nebūtu brēnums arī, ja tas elements kādu laiku nūstoja vienkārši orā, tad tādu iztoņa varētu dabūt arī to, ka es 3 mēnešus nūstoja vienkārši gaidot rindu, kad jū uzmontēs, tikpat. Bet, tas kopējais secinājums tika apsakotas arī Rāzaknī, man tā liekas, Hrušovku balkoņā, laikam, Rāzaknī tika apsakoti. Citas sērijas iespējams, ka nav. Es zinu, ka Lītuviešu projekts netika apsakots, tas ir kaut kādā cita sērija veida projekta. Bet, tos problēmas jau mazgli, principā, ir leidzīgi, nav būtiskas atšķirības. Iespējams, ka vienīgais Lītuviešu projekts varbūt ir, mūsu gan nav baigi vecs, ir 70. gads ir pirmos, tad mēs nevaram runāt par kaut kādu, ka ir stipri vecāka sērija. To arī nozīmē. Ka diezgan burtiski, tad konkrētajā mezglā tika savienoti 3 elementi. Tad var redzēt, ka it ir viena cilpa, it ir otra cilpa, it ir treša cilpa. Tad var, tātad itos ir cilpas, kas ir iekšā elementa ībetonātas, itos 3 cilpas. Tad likat virsā tādas skovus, kas ir vienkārši, ka U-burta tādu stīgrojumā
elementu lika i savīnojūs tā kā savā starpā. Nu, tad starp itom ite ir uzlikts, bet nav uzlikts ite tā pa diagonāli. Nu, aizmirsa. Nu, gadājās. Nu, bija beigušas. Iemesli jau daudz bija slinkums īt pēc vēvīnas vai, nezinu. Kur tā aizmirsa. Tā kā esat, jā. Respektīvi, skaidrs, ka kaut kādi defekti ir. Bet, arī tādas, teiksim, to sākas jau ir nustāvējuši gan ilgi. Ja tie būtu kaut kādas, tādas pamatīgas problēmas ar viņiem, vai, teiksim, tādas viņa kaut kādas, kas Latvijā ir bijuši, ākas, kuram ir bijuši tādas problēmas, ka jūs, tā kā baisi jau apdzīvot, tad, porcelāna ir bijuši problēmas ar pamatiem, tū siešanos. Tad Rāzakņi, laikam, tie nav baigo problēma, jo te tos grunts ir samērā, nav pūrainas, bet, plus mīnus nav problēma. Tad vēl arī bija jātad izgrīzums kaut kādas avīzes. Zname trūda, jā, nevienas citas droši jā par Rāzakņiem. Bet, nek pa laikam te uzpaldā kaut kādas lītas. Ja jau tu rakstā pat avīzī, tad īspējams, ka jūs nebijamos, tūs defektu. Droši jau te arī nebija tā, ka par katru nīku avīzī rakstātu. Droši tad tas bija kaut kādā jau apjūmā, ka laikam bija kaut kādā, ka kontrole brauca. Raksts par to, ka brauca, nezinu, kurīņas, bet brauca kaut kāda kontrole, kas porbaudīja darba kvalitāti. Tad, tā kā konstatēts, ka tie aizmirsts pīmetina, piemēram, 4 šķiersīnes, kuras jau ir sazagozuši. Vēl vairāk ir sazagozuši, nezinu, bet 4 ir sazagozuši, bet vēl, īspējams, ka vēl kādas ir aizmirstas sametināt. Nezinu, cik tas ir tūs pašu būvnieku, tūs montāžnieku vaina, cik kaut kāda kvalitātes kontrolis, tāpat ir jābūt kaut kādā sistēmā, ka viens izdara, bet otram pēc tam ir jāpārbauda. Cilvēks ir ar tendenci uz kļūdam, vairāk vai mazāk, var gadēties uz kļūdam, sēdēsim tā. I tad, ir normāli, ka šis tas aizmirstas. Tā kā, bet tātad uz tādu Latviju, tātad tos lītas, kas ir notikuši, ir balkonā margas pošs nokrituši. Vienā gadījumā tie bija neskats cītušīs. Vai bija virsā uz... Es neatceros, vai es tā kā nokritu to balkona rezultātā, vai tie marga uzkrita kādam. Kaut kas tie... Bet īspējams, ka nebija letāli. Tad mēs ir bijuši sprodzīņi pors, bet tu nevar uzskatīt, ka tas ir nezinu, projekta vai būvnieku vaina uzskatīt. Jā, tas ir eksploatācijas problēma vairāk. Nav tādas kaut kādas, nezinu, būvniecības sekas. Redz, tie bija dažādi. Tikpat labi arī deva kaut kādus ordiņus par otru pabeigtu darbiņu. Tā kā tī smējās, bet pēc tam ordiņi dabūja tāpat. Nezinu. Jā, porcelānā tie visi defekti, es nezinu, bija vairāk salikts, es soku noiesināt, bet respektīvi porcelānā tie defekti, kas ir tādi, kas ir švakaukie, tie ir balkoni, kas daudzos vītos tiešām drausmīgi izavērās, ka jau tas apakšējais stīgrojums lonis tī sok atsasloņātīs nūsti, bet tas viss ir to rezultātā, kā netiek atjaunota tie augšējo hidroizolācijas korta balkonā, augšā ir, ka tas jūdienis vienkārši silcās īkšā, sasalstūt, visi tie balkonā konstrukcija samjērkstī, ir kaut kādi sasalšanas cikli, ko tas betons var izturēt, bet atīt kaut kāds brēdz, ka viņš saka, gona, es tā neatšaušu vaļī kaut kādu daļu no sevi. Tie ir liela problēma, korozija, teiksim, tos balkona margas tos pašas bija, bet arī tie nav, arī sacētu, ka nav gluži sērijas vai tūs būvnieku problēma, tie arī, principā, eksploatācijas, tev arī, ja tu būtu godīgs saiminīgs, sekotu, kāda tev tie marga ir, droši nekas tāds nenotiktu, ja tu, nezinu, atjaunotu
aizsargu porklojumu, nu, respektīvi nokrosota, jo tas jau arī nodrošināja ilgāku tu, nu, korozijas aizsardzību, līdz ar to ir ilgāku eksploatācijas mūžu. Nu, tā kā tos tī defektīvi paneļu mojam pagaidām ir tādi maznūzīmīgi bija, neatceros, Pīrēgā kaut kur. Tātad ir tādas jumta nu, tehnis jūs varētu saukt. Nu, tātad ir navas, nu, ja mēs ir, nu, Hrušovkam, teiksim, ir šīferēt, tas sagums, nu, ka ir tāds klasiskīs jumts. Jis paganokušajā, man jau bija viss, Jēzus. Tātad ir ļoti labi. Tātad ir jumti ar iekšējo ūdens nūvadi, kad tiek salikti, nu, tādas kā silis lolus tehnis pa jumtu. Nu, vairāk elementi, viens pie otra, augšaņa šīvē nūsakta vēl ar tādu mazāku elementu. Nu, tad tas ūdens tak nav uz oru, bet uz iekšu tā kā sataka, tad ir pa cauruļiem nūtak arī uz Lietuvas ūdens kanalizāciju. Bija gadījumi, ka tas viens paneļs, laikam tas vidējs, kas, nu, ir tos tehnis, kas satak tā kā uz vidu, un tad pēc tam pa vidu vēl ir tehnis, kas tā kā lolos, kas satacināja tā kā uz tom, uz ūdens tom uzimšanas vītam. I tad bija, ka tas paneļs bija, laikam, daļai nokrits, nu, tī bija gan projektēšanas vaina vai ražošanas, ka bija ļoti tas atbalsta laukums, i tad drusku jūmaš iz vīnu vai otru sonu uzmantēju, tad bija vairākam ākam tī, nu, bija konstatēta problēma. Es neatceros, kurā sērijā tas bija, bet tī bija drusku. Bet, nu, tas drusku mēs pakrata, nu, nekas šoks nenotika, gan jau, ka pacēļ atpakaļ. I viss bija kārtībā, uzstādīja kaut kādus papildus, nezinu, atbalstu paplašanoja, i viss bija labi.